Labdien, mani sauc Matijs Mākulēns, un es esmu telekomunikāciju 4. kursa students. Šī ir 9. nedēļa, un šis ir 2. mājasdarbs par to, kā ir iespējams savienot divus datorus, jeb klientu ar serveri, un nodrošināt trafiku ar Python bibliotēku palīdzību, un tad iegūt statistiku par to, cik ilgā laikā šīs datu paciņas tiek realizētas. Tātad šeit es izveidoju divus skriptus Python vidē. Šeit ir servera skripts no servera puses, tātad importē socket moduli, izveido socket objektu, un šeit ir arī definēts, kāda ir IP adrese hostam, un ports, ar kur notiek šī konekcija. Tad tālāk tiek gaidīts klients kāds, kas pieknotēs šim serverim, un katru reizi, kad tiek pieknotēts kāds klients, tiek izvadīta šāda ziņa, kad ir got connection from, un kāda adrese IP adrese, no kuras adreses tiek pieknotēts. Tas ir katru reizi, kad kāds tiek pieknotējies šim serverim. Un aizsūtīts attiecīgi pateicību, thank you for connecting, par šo konekciju. Un beigās konekcija tiek aizvērta. Otrā pusē, klienta pusē ir līdzīgi, bet šeit ir savādāk. Šeit arī tiek importēti modeļi no Python bibliotēkas, arī definēta IP adrese, ar kuru tiks veidot konekcija, ports, buffer izmērs, kas parāda, cik datu paciņas varēs pārsūtīt, bet cik ietaupīgs būs, cik datu paciņas varēs pārsūtīt. Tad ir cikls, kurš izveidot šis piekonektajās serveriem 10,000 reizes. Tas ir vajadzīgs tik daudz tāpēc, lai varētu iegūt kādu statistiku un izveidot histogrammu, lai apkopotu šo visu laiku, kādā pienāk šīs paciņas. Laiku es definēju, iegūstu ar šīs komandas palīdzību, kas ir no Time bibliotēkas, lai var apkopot šo statistiku. Tālāk es importēju CSV bibliotēku un pārveidoju šo failu uz CSV, lai tālāk apkopotu statistiku un izveidotu histogrammu. Kad tiek izveidots CSV fails, no klienta un servera pārsūtītiem datu paciņām, CSV fails satur laiku, kādā šīs datu paciņas tika pārsūtītas. Šeit var apkopot ar Studio programmā statistiku un iegūt histogrammu, kā tiek izpildēti šie dati, kāda ir viņu uzvedība. Tātad palaidīsim skriptu. Redzam visus šos skaitļus. Histogrammu arī esam ieguvuši. Šeit mēs redzam standarta deviāciju, kas ir datu dispersija no vidējās vērtības, kur zema šī standarta deviācija nozīmē to, ka punkti ir samērā tuvu vidējai vērtībai. Tā kā viņi ir mazi, tad var redzēt pēc histogrammas to, ka punkti tiešām ir tuvu vidējai vērtībai. Variants arī esmu iegūt šeit, kas ir arī ļoti, ļoti maza, jo viņa būtu 0, tad principā visi skaitļi būtu vienādi, bet viņa ir 2,8 vai 10-5. Tā tad arī ir ļoti tuvu vidējai vērtībai. Histogrammā var redzēt šo skaitļus, kā viņi tiek sadalīti. Principā visi ir 0,6 sekundēs pārsūtīti, bet daži ir nedaudz vēlāk. Pats ir, ko var redzēt, ir 0,19, gandrīz nedaudz mazāk. Tur ir kaut kāds aizskars bijušas. Var arī pēc datiem apskatīties šos visus failus. Tātad dati, kur var redzēt visus šos failus, tos skaitļus konkrēti, kas ir CSV failā. Tā.